Šī jaunkundze, mūsu paciente, atnāca uz regulāro zobu pārbaudi, kuras laikā mēs konstatējām, ka gudrības zobs ir sācis augt. Veicām nepieciešamos rentgenus, kurā redzējām, ka gudrības zobs atrodas nepareizā pozīcijā un viņam ir jāpalīdz izkrist. Pacientiem bieži vien rodās jautājums, kāpēc astoties, jeb gudrības zobi tomēr ir jārauj ārā. Diemžēl laika gaitā cilvēkam evolucionējot, mūsu žokļa kauls izmēros ir samazinājies, bet zobi ne. Viens no pētījumiem, kas ir veikts, ir pierādījis to, ka bērniem arvien biežāk tiek dota mīksta barība, nevis tā kā agrāk cieta. Un līdz ar to, kad nenotiek žokļa kustība, košļāšanas, kur tiek piemērots spēks uz kaula, kauliņš žokļa mums vairs neveidojas tik liels, kā viņš bija agrāk. Un katrai nākošajai paaudzei žokļa kaula izmērs samazinās, bet zobu izmēri paliek tādi paši. Līdz ar to vietiņas trūkst, un pirmais zobs, kas mums sāk visvairāk traucēt, diemžēl tas ir gudrības zobs. Līdz ar to, ka gudrības zobam trūkst vietas, viņš meklē to dažādos ceļos. Bieži vien viņš ir guļus pozīcijā un aug iekšā nākošajā 7. zobā. Un diemžēl, ja netiek laikā šis diagnosticēts, un mēs nepalīdzam gudrības zobam izkrist, var arī gadīties tā, ka mēs zaudējam ne tikai 8. zobu, kas stāv nepareizā pozīcijā, bet arī 7. zobu, kurš tiek sabojāts 8. gudrības zoba augšanas rezultātā. Pat ja gudrības zobam ir tā knapā vietiņa, kur izaugt, lielākoties viņi atrodas nepareizā pozīcijā. Viņi aug šķībi vaigā, viņi aug uz sānu un pat nepiedalās mums galvenajā mūsu funkcijā ēšanā. Piemēram, šajā situācijā, ko mēs varam novērot aizmugurē rentgenā, zobiņš auga šķībi vaigā. Un arī skāra nākošo 7. zobu. Ko mēs laicīgi diagnosticējām un palīdzējām šim zobiņam izkrist ārā. Nebaidieties no zoba raušanas. Viss tiek darīts ļoti akurāti un maigi. Kā es saku, jūs neko nejutīsiet, ja mēs uzliekam anestēziju. Es ieteiktu jau no 16 gadu vecuma veikt ortopantonogrammu vai arī parasto mazo digitālo rentgenu, lai konstatētu, kādā pozīcijā atrodas gudrības zobi.